Kur aizbrauc jaunais elektrovilciens, kas, diemžēl, šad tad pie mīnusiem nestrādā. Bet ar elektroauto ir bišķiņ savādāk, un tas ir jaunais Škoda Elroks. Braucu ar elektroauto un domāju, kur tad to nofilmēt. Protams, kad ir jānofilmē tur, kur tā ir lielākā priekšrocība. Tā ir Vecrīga. Vecrīgā ir visdārgākā stāvvietas, un pagaidām 2025. gada maijā vēl var pa brīvu novietot neierobežot skaitu elektroauto bez pierakstiem. Vienkārši tev ir zilais numurs. Jā, tas attiecās tikai uz Latvijā reģistrētām mašīnām. To var šeit turēt bez maksas R zonā. To dizains ir subjektīva lieta, kādam patīk kaut kas vairāk, mazāk. Man Elroks liekas bez tāda izteikta dizaina. Jā, tas ir simpātisks auto, bet nevarētu teikt, ka tur ir kaut kas tāds, kas baigi piesaist uzmanību. Gan priekšā, gan aizmugurē tas ir aprīkots ar LED gaismām. No tādām mazajām niansēm var atzīmēt šīs krāsas toni. Tas saucās Timian Green. Grūti, protams, ir viņu kaut kā savādāk raksturot, kā jā, varētu būt kā timijāns, tāds lapiņas apakšējā puse, tā, kas ir tāda gaišāka. Tālīt riet, bet mēs apskatīsimies, kas tad mums ir Elroks salonā. Un sāksim mēs ar bagāžu nodalījumu. Kā vienmēr, Škodai ir vairākas lietas, kas ir pārdomāts. Man ļoti patīk šīs te mazās nianses. Āķīši, plauktiņi, kaut vai šis tepiķīts, viņš ir lietojams no abām pusēm, it kā tik vienkārši lieta. Ja mēs to pagriežam otrādāk vai kaut vai salocam uz pusēm, mēs varam šeit pielīmēt palīga līdzekļi, kas nāk līdz nopērkot Škodu. Te ir tāds stūrīts, kas daudziem var neko neizteikt, bet tas ir organizators. Lūk, paskaties. Noliekam šādi un te noliekam kaut ko, ko negribam, lai ripo. Salonos ir šis te vidējais nodalījums, ka mēs varam attaisīt un ielikt kaut kādu garāku priekšmetu, tajā pašā situācijā saglabājot divas sēdvietas. Gudri ir padomāts arī par lādēšanas vadu. Lūk, tas ir pielikts augšā. Tiešām netraucē, jo parasti jau neviens neliek to apakšā zem šī tepiķīša. Bet šeit augšā tas ir gudri, un es domāju, ka tas ir jaunais elektroauto industrijas standarts, labākā vieta, kāda ir redzēta. Apgaismojums, 12 voltu rozetīte, āķīts noliekās, izliekās, un ko tad uz tiem āķīšiem mēs varam likt? Piemēram, iekārt šādu te turētāju, kur, teiksim, var ielikt varbūt kādu maisiņu vai kādu drēbes gabalu, kas negribās, lai salokās. To var arī iekārt uz šiem te āķīšiem. Nolaid aizmugurējo sēdekļu rindu, un redzam, ka šeit mums ir diezgan liels tāds pacēlums, tā kā mums nav taisnā grīda. Jā, kaut kādi pār pa 10 cm izskatās. Skatīsimies, kā ir nostrādātas durvis. Tā, un cietā plasmas jau ir augšā, te ir mīkstāks materiāls, arī cietais. Durvju attaisam ir pilnīgi kā Volkswagenā, skatos viens standarts. Mums ir plus 5000. Komplektācijā klāt, tie ir mākslīgie materiāli, nostrādāts labi, un kas ir labi, kad ir šie te saucamā, agrāk tā bija pusāda, manuprāt, tas ir vislabākais salons, ka te ir āda un te ir drēbe, tagad ir šie te mākslīgie materiāli sānos. Vidējā konsolē mums ir klimata kontrole un sēdekļu apsilde, kā arī pašā apakšā ir 2 USB-C lādētāji. Sēdekļu rinda nav priekšā speciāli atbīdīta, ir tiešām tik daudz vietas aizmugurē kājām. Ļoti daudz vietas. Un īpaši arī uz augšu man te ir veseli kā 4-5 cm virs galvas. Un sāns arī nesatās tā kā, jā, šis ir pilnvērtīgs 4 cilvēku auto, bet, protams, ka var sēdēt arī aizmugurē 3. cilvēks un viss būs kārtībā. Kas tad mums darās priekšējās durvīs? Priekšējās durvīs šeit ir mīkstā plasmas, kas ir labāks kvalitātes. Tad ir jau šī te mākslīgā āda un zemāk ir cietā plasmas. Pieņemam lielam izmēru kabatu, bet kas ir svarīgi, kas man ļoti patīk? Vislabākā vieta bagāžas nodalījuma atvēršanai ir durvīs. Tas vēl ir palicis. Škoda maličs cīnās un atstāja vēl lietusargu iestrādāt durvīs. Sēžamies iekšā. Jā, šī klasiskā Škodas multistūra, ko mēs šeit redzam. Iedarbināsim, tas ir jāpieliecās, bet te var redzēt, kur
instrumentu panelis tieši priekšā autovadītājiem, it kā pēc izmēriem maziņš, bet viss ir saprotams un vienkārši šeit ir pati galvenā informācija, var arī pamainīt. Kreisā pusē stūrē ar lietas saistīts ar skaņu, patīkam, kad ir šāds te uz tausti poga, šeit nekur nav skārienu jūtīgās pogas, visas ir fiziskās pogas, šeit ir automašīna drošība un braukšana. Vidējās konsoles ekrāns ir tikai 13 colis, bet liekas daudz lielāks, taču jāatzīst, laikam, ka 13 ir tāds izmērs, kas būtu sākot no, kas ir absolūti pieņemams. Daži liekas, ka pa lielu. Tāpat visur būs tās planšetes, tas ir ērti un daudz funkcijas tiešām var ielikt planšetē. Svarīgākās pogas ir iznests arī šeit fiziski ārā, un arī mana iecienītā režīma poga ir šeit, kur mēs varam nomainīt kādu no režīmiem. Un režīmu mums ir 4. Ekonomiskā braukšana, normāla, sporta vai individuālie regulējumi. Arī Škodai Elroq nav parking pogas, ko mēs darām, vai nu mēs noraujam elektronisko roceni, vai nu start and stop, nospiežam attiecīgi stop. Škoda Elroq 85 it kā norāda uz bateriju, bet taču tā ir tā sauktā bruto vērtība. Ja mēs skatāmies neto tā, kuru reāli mēs varam braukt un izlietot, ir 82 kW. Un cik tad ar to var nobraukt? Pēc vidējā patēriņa VLTP mēs redzam 15,1 kWh uz 100 km. Līdz ar to, ja viss izdodas ideāli un izdodas atjaunot šos te lieliskos apstākļus braukšanā, kad nav pa augstu, nav pa karstu, vai nu dzesētu vai sildītu bateriju, tad teorētiski var nobraukt 539–540 km. Katrā ziņā 400 var brīvi. Škoda Elroq dzinējs ir aizmugurē, taču priekšā var, piemēram, ieliet logu šķidrumu. Un jāatzīst, ka braukšana ir pat ļoti dinamiska, un pēc oficiālajiem rādītājiem tam ir 210 kW vai 286 zirgspēki. Elektrisko auto priekšrocība nav tikai tas, ka pagaidām ir šīs atvieglotās subsīdijas un ka tu vari novietot mašīnu bez maksas vecrīgas stāvvietā. Arī te, kur braucot, es jau redzu, kur ir 1–2 elektroauto. Kas īstenībā no pilsētu telpas viedokļa pat ir labi, bet tā ir cita tēma un es pastāstīšu, kāpēc. Jo lielāka baterija, jo smagāks auto, un tas nav vienmēr mīnus, kā varētu likties. Jāatzīst gan, ka tas patērē diezgan daudz elektrības, lai to visu masu kustinātu uz priekšu, taču lielais svars ir arī plus, jo tu vari tā mierīgi, eleganti braukt gan pa bruģi, gan, protams, pa asfaltu vispār iet lieliski šis automobils. Ņemot vērā tagad, kad ir digitālās kameras, rekur, redzam, mēs braucam pa autobusu joslu. Godīgi sakot, tiešām ir psiholoģisks miers braukt šajā ziņā vismaz par Rīgu. Vispār neviens nav runājis par to stresu, ko rada šī digitālā kontrolas sistēma, ko ieviesa Rīgas doma. Tad ar elektroauto pagaidām, šis arī jāpiebilst pagaidām, vismaz pa autobusu joslā braukt var, un tas ir kā tāds psiholoģiskais atvieglojums. Gan te ir baigais pūtiens, bet viņš ir pamatkārts. Paskaties, kur man tāda sarkana drošības josta. Īstenībā pirmais vienkāršais Škoda modelis, kam ir šāda krāsa. Jo drošības jostai līdz šim bija tikai konceptiem. Nē, nav šī īpašā sporta versija. Laikam vienkārši gribēju kā ar mārketingu piesaistīt tādām niansēm uzmanību, bet auto īstenībā ir daudz dinamiskāks nekā varētu domāt. Kodiaq automobīļa sākuma cena ir 45 990 eiro. Mums nokomplektēts ir pa 54 000 eiro. Katrs vērtē pats, ko vajag, ko nevajag. Ar elektroauto katrā ziņā mēs redzam, ka viss šis autotirgus ir kļuvis tāds universālāks, nav tik daudz izvēles iespējas, pārsvarā ražotājiem ir pakete 1, pakete 2, un tad vēl var pamainīt krāsas. Ar to arī izvēle beidzās. Kā lielāko plusu Škoda Elroq es gribu uzsvērt tomēr tā braukšanas dinamiku, nekur nekas netiek solīts baigi, bet pātrinājums ir lielisks, braukšana sportā ir vēl patīkamāka, var arī vienkāršāk braukt. Un tomēr atcerēsimies, ka tas ir elektroauto, tātad tam ir lielāka masa,
Bet šī gadījumā arī tas ir plus, jo pa to pašu Prūģu pa Vecrīgu, kur mēs braucām, ļoti smuki līgani iet. Katram automobīlim ir arī mīnus. Arī Elroks mani nepārsteidz ar atpakaļ gaita kameras izšķirtspēju, ko gribētos labāk lūdzu Volkswagen grupa. Kāpēc Āzijā ražotie automobīļi Dienvidkorejā, Ķīnā var to izdarīt, bet Eiropas ražotāji, kas nav prēmiju, uz šo grēko. Gribētos lielāku glāžu sadalītāju, lai gan to var atvienot, bet šis sanāk tomēr mazs. Bet labi, ka te ir padomāts un var tiešām ielikt lādēšanas karti. Tie, kas lieto vietālruņus un ir normāli izmērā ekrāns, te var ielikt tikai vienu. Blakus īsti tie kopā divi nesaiet. Lūk, es ielieku Samsung S23 un tās aizņem visu vietu, te tāds mazāks jāieliek. Parādīšu vienu joku, ko es īsti nesapratu. Es nekad neesmu redzējis, ka šis te mehānisms ir tik atklāts un atvērts. Tas ir jā, lai pabīdītu sēdekli uz priekšu uz aizmuguri. Kad paņemu vadības viru, pasties, kas notiek. Tāda reāli atvērta mehānika. Vai nu nav piesakts vai kas, tā var gadīties, ka tu bīdi uz priekšu un ar kreiso roku mēģini sataustīt, tu vari netīšām pirkstus te iebāzt un savainot. Šovakar mums bija romantisks saulriets un paskatījāmies, kāda tad ir galvenie plusi un mīnusi. Katrs, kas vēlās izvērtēt šo auto jau nopietnāk, vienmēr es iesaku taisiet testa braucienu. Liels prieks redzēt lielu aktivitāti no jums, kas piesako gan mūsu kanālam, gan arī uzrakst komentārus. Rakstiet droši, es labprāt uz tiem atbildēšu. Portāls iauto.lv piedāvā